Vai dāvinājumu var atsaukt? Pēc mana video vai dāvinājumu var apstrīdēt publicēšanas saņēmu šādus komentārus. Īpašums ir uzdāvināts radiniekam, bet radinieks izrādījās šīs dāvanas necienīgs. Uzdāvināja dēlam dzīvokli, viņš nemaksā komunālos maksājumus, pats dzīvoklī nedzīvo. Un, ja kādi greizsirdīgi rādi savervē dāvinātāji atsaukt dāvinājumu līgumu. Tiklīdz ir noslēgts dāvinājuma līgums un apdāvinātais ir iereģistrēts zemes grāmatā, tā vienpusēja dāvinātāja atkāpšanās no dāvinājuma līguma nav iespējama. Pastāv iespēja dāvinājumu atsaukt, ceļot tiesā prasību, ja apdāvinātais ir rupji apvainojis vārdos vai darbos dāvinātāju. Viņam tīši nodarīts būtisks mantisks zaudējums un viņa dzīvības apdraudējums. Kā arī dāvinātājs ir ticis atstāts bezpalīdzības stāvoklī, ja apdāvinātajam ir bijusi iespēja viņam palīdzēt. Ne katra nepateicības izpausme dod pamatu dāvinājuma atsaukšanai. Dāvinātājam tiesā būs jāiesniedz atbilstoši pierādījumi, piemēram, liecinieku liecības, policijas protokoli. Tiesa lems, vai dāvinājums ir vai nav atsaucams. Līdz ar to visi iepriekš komentāros minētie varianti nebūs pietiekami, lai dāvinājumu atsauktu.